Pirms nedēļas bija Lāčplēša diena, kad ļoti plaši mūsu valstī tika pieminēti mūsu brīvības cīnītāji. Latvija ir unikāla zeme. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas vienlaikus ir cīnījusies pret Krieviju un Vāciju un ir uzvarējusi. Šodien mēs tradicionāli esam pulcējušies mūsu svētku dienā, 18. novembrī, lai kopīgi sagaidītu šos svētkus. Un es gribētu visiem vispirms novēlēt jauku šo mūsu valsts dzimšanas dienu. Es gribu novēlēt visiem, lai visi gūst piepildījumu un lai visi vienmēr mūsu dzimtenē, atceroties to, darīt darbus, kas ir paliekoši katra cilvēka, kas ir paliekoši gan dzimtenē, gan pašiem. Daudz laimes jums visiem! Jā, mūsu valstī droši vien šobrīd galvenā prioritāte ir aizsardzība. Un, protams, ka tā tam arī ir jābūt, jo mums pašiem jābūt ir vareniem un stipriem, lai mūs novērtētu mūsu sabiedrotiem, jo vieni paši, droši vien mēs uz pasaules esam ļoti maza nācija, bet kopīgi mēs varam būt stipri. Ukrainā šodien ir 999. kara diena. Jā, un pie kara pierast nevar, bet tomēr mēs droši vien ikdienā dzirdot kaut kā mazāk to visu uztveram un liekas, ka mēs esam ļoti tālu no tā, kaut gan faktiski tā nebūtu nav. Jo, ja atceramies, tad septembrī arī uz mūsu valsti atlidoja viens nomaldījies drons ar sprākstvielām, un mūs gan visus mierināja, ka viss tika monitorēts. Kaut gan man tā šķiet, ka īsti monitorēja tikai viens Gaigalavas pagasta iedzīvotājs, kurš redzēja, kur viņš nokrita. Bet katrā gadījumā tā kara darbība nemaz nav tik tālu, un mums droši vien katram pašam ir jāizvērtē tas, ko mēs dzirdam, un jāsaglabā vēsu prātu un jāizdara secinājumi. Mūsu valsts šajā laika periodā, 2024. gadā, droši vien nevar īpaši lielīties ar jauniem sasniegumiem. Un gada beigas jau faktiski ir tās, kad mēs izvērtējam to, kas ir noticis, bet, diemžēl, mēs tomēr joprojām nevaram realizēt to savas idejas, un tā viņš, protams, arī mēdz būt, kad nevisai mēs varam saviem kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem tuvoties attīstībām, un joprojām mēs atpaliekam un stipri atpaliekam. Arī pašvaldībām šis gads ir bijis ļoti smags. Un jāsaka, ka ir pašvaldības, kuras varbūt nav varējuši pat strādāt pilnu darba nedēļu, bet 4 dienas. Ir pašvaldības, kuras ir ļoti daudz samazinājušas dažādus palīdzības veidus saviem iedzīvotājiem. Mums šobrīd varbūt ir bijis kripatiņu labāka situācija, mēs tomēr esam visu saglabājuši, un šobrīd jau saprotam, ka arī nākošajā gadā varēsim visu saglabāt, bet katrā gadījumā naudas pietrūkst attīstībai, un tas ir visām pašvaldībām. Un arī šīs Eiropas naudas, ko mēs parasti piesaistam, šobrīd ir, tā varētu teikt, sapinušās tādās birokrātijas valgos, kad mēs nekā netiekam uz priekšu un nekā mums šo projektu ieviešana neveicās un nemākam īsti arī šo naudiņu paņemt. Jāsaka, mūsu novads šajā gadā ir bijis tāds augstu viesu apmeklēts, un mēs esam gan tikušies, un mūsu novadā ir
bijis vizītē klimata un enerģētikas ministrs, vietās administrācijas un reģionālas attīstības ministre, gan labklājības ministrs, bet droši vien vispaliekošākais iespējas bija mūsu valsts prezidenta vizīte mūsu novadā, jo mūsu valsts prezidents kopš novada izveidošanas 2009. Gada šī bija pirmā reize, kad mūsu novadu apciemo valsts prezidents. Un es domāju, ka visi, kam bija iespēja ar viņu tikties, ļoti labi, varēja just to, cik mūsu valsts prezidents ir vienkārši atvērts, zinošs, pretimnākošs. Un es domāju, tīpaši Ugāles vidusskolas skolēniem viņš paliks ilgā atmiņā, jo skolēni uztaisīja daudz selfijas ar valsts prezidentu. Bet, protams, viens ir būt patīkami, kad mums ir daudz augstu viesu apmeklē, bet šodien mēs esam pulcējušies, lai sveiktu savus ļaudis, lai sveiktu mūsu iedzīvotājus, lai sveiktu cilvēkus, kuri ir darījuši mūsu novadā labas lietas, labus darbus, kuri ir ilgstoši strādājuši mūsu novadu labā. Un tāpēc arī sportisti, mēs šodien sveiksim arī sportistus mūsu labākos. Un tāpēc es tagad gribētu laikam turpināt jau ar nākošo mūsu daļu, ar sveikšanu. Un šobrīd es domāju, lai visiem ir patīkams emocijas šajā pēcpusdienā un lai visiem ir jauka šī mūsu valsts dzimšanas diena. Paldies!